Tātad labu rītu visiem atkal. Hei, šoreiz uzruna ticīgajiem mācītājiem. Nu kā mācītājs ir tas, kurš kaut ko zina un kaut ko saprot un grib iemācīt citiem. Un ja kāds vēl teiks, es esmu aicināts par tādu, ja? Aicinājums. Es esmu no Dieva tā kunga visaugstā valdītāja, ja? Nu tā. Es esmu aicināts pie kanceles mācīt tautu. Tad jāsaka, jūs mācītāji, jūs esat akli, sekli un nožēlojami. Tiešām, Bībele saka nožēlojami. Aklie stulbeņi, jo jūs esat akli un jūs paši neredziet ceļu, bet gribiet mācīt citiem, un raksti atkal saka, ka aklais aklam ceļu rādot, abi iekritīs bedrē. Stāsts ir uzruna ticīgajiem visu mērogu, visu līmeņu. Paklausieties, es tagad cepu video vienu pēc otra šajā brīdī, ko atrakstās no manīm. Es pateicu, ka Ukraina nebūs, Ukrainu iznīcinās, nākošo iznīcinās Latviju, latvieši aizmirstiet savu tur, visu aizmirstiet, delete, kā mēs sakam, ja, delete. Šito visu, ja, un latvieši baigi klausās un savā naivumā cer uz kaut kādu palikšanu. Labi, es atkal saprotu, ka atkal kaut kādi dienesti var klausīties, kā tu te visi man tagad, ja, bet zēnu meitenes beidziet, bēdas, nāve un iznīcība gaida Latviju. Sadaram, jeb uz kuru tur X6, X7 uz debesu skrāpiem, līkstam uz ko gribam. Nāve un iznīcība pavisam tuvā nākotnē sagaida Latviju, nāve iznīcība, tas ir sots no Dieva, tas ir lāsts Sodomijas dēļ, un finālā gribu pateikt to, ka jūs nerunājiet ne par elli, par nāvi, par grēku, par Jēzu, ne par iderasiem, ja? Jūs mācītāji vēl jautājums ir, ja? Ka tagad pasaulē atklājās, kāpēc visi saka, katoļi tur dupsē mazus bērnus, katoļi dupsē bērnus, atklājās tik daudz lietas, tur oficiālas un kaut kādi katoļi atvainojās, kaut kādas kompensācijas, kas, ko tur maksāja darīja, pastieties paši, ja? YouTube ir pilns, tas nav apvainojums, ja? Tad ir jautājums, ko jūs Latvijas mācītāji visi ir svētie, neviens nevienu nedupsē. Pentakostiem visi ir tādi svētie, tāpēc puišu meitenes iespējams, ka jūs arī esiet kaut kur iesaistīti tajā visā, jo tas grēks tevi saista. Ja tu tādā grēkā dzīvo mācītāji, vai ticīgais, vai neticīgais, Bībele saka, tu esi neticīgais, ja tu tādā grēkā dzīvo, ja? Saprotiet? Un tagad man ir skaidrs, ka jūs esi ne pa elli, ne pa grēku, ne pa nāvi, ne pa iderasiem, ja pret iderasiem. Jūs ne par ko nevariet muti atvērt vaļā. Saprotiet? Jūs ne par ko Latvijā, un kāpēc bija mani video lupotas, bābas tur mācītāji un trepki un babi un tur šitā, kāpēc es cepos? Tagad es atkal šodien sēžu un domāju, kas ir mainījies? Nekas. Pagāja mēnesis, 2-3 mani YouTube kanāls, 2 gadi, kas ir mainījies? Kur ir varoņi? Izleca viens ārā bezmatainis agris no draudzes, atnāca kaut ko pavaukšķēja un aizgāja. Jo es viņam pakaļ kādus vārdus teicu, Latvija mirst, Jelgava mirst, ejam draudzēs, ejam ielās, draudze, ejam, glābjam. Nu, es teicu, krustojumā tur būs avārija, Jānītis nomiris mašīnā, viņu notrieks, tur nositīs, ja? Nu, paspēju liekost kājā šiem, kad Ozoliņkeviču impēriju būvē. Es arī neizsoru pliku roku ņemams, es arī esmu sapakā, es arī māku iekost. Un redzi, tas viss nostrādāja, neko pretī neteica un iegāja telpās. Tāpēc puišu meitenes, jūs esat nožēlojami. Tā ir traģēdija, kas notiek Latvijā, un viņa ir sākusies, jeb turpinās ar mācītājiem. Un kādi ir mācītāji, tādi ir draudzes tajās sapulču vietās sēdošie adepti. Nu, saprotiet?